Labdien! Esam satikušies septembrī. Prieks, protams, uzrunāt atkal visus matemātiķus. Tā mūsu saime ir pietiekami liela, un tā mūsu kopības sajūta droši vien ir varena stipra, īpaši, ja mēs domājam par to, kā vislabāk palīdzēt skolēniem iemācīties matemātiku un kā saprast, ka viņi šo matemātiku ir iemācījušies. Tāpēc mūsu šodienas saruna būs par to, kā saprast, ka viņi tiešām matemātiku ir iemācījušies, ka viņi rezultātus ir sasnieguši, un šodien kopā ar jums būšu es, mani sauc Aira Kumertāka, un pārstāvu skolu 2030 kā eksperte matemātikā, un kopā ar mani arī Olita. Jā, labdien, Olita Ļitvīnova, skola 2030 vecākā eksperte, un šodien gribu teikt jums, kā Mensis seniors kādreiz teica, galvenais, lai ir ko vērtēt. Jā. Nu, tad mēs arī runāsim par to, pieņem, ka mums ir ko vērtēt, tad domāsim par to, kā vērtēt. Es padalīšos ar savu prezentāciju, lai mūsu saruna varbūt arī drusciņi tiktu vizualizēta, un saruna būs par vērtēšanu mācīšanās atbalstam, jo runājot pat par summatīvo vērtēšanu un nobeiguma darbu vērtēšanu, tā zināmā mērā tomēr ir arī atbalsts, domājot par tālākajiem mācīšanās soļiem, un tāpēc mēs jebkurā gadījumā ar vērtēšanu saprotam visu procesu, kas atbalsta mācīšanos. Domājot par šodienas stāstu un par to, kas varbūt būtu tie akcenti, mēs tādus 4 jautājumus noformulējām, domājot par vērtēšanas sistēmu kā tādu, jo vērtēšanas sistēmas izveida šobrīd ir daudzu skolu vadītāju galvās un prātos, domājot un uzsverot tiešām vārdu sistēma. Skola kā mācīšanās organizācija viennozīmīgi ietver vērtēšanas sistēmas izveidi vai pilnveidi. Es pieņemu, ka jums ir pietiekami labas šīs vērtēšanas kārtības un ļoti daudz labu lietu tajās ir ierakstītas. Tās patur, precizējam, uzlabojam, pilnveidojam tikai tās lietas, kas varbūt šobrīd ir aktualizējušās, vai arī mēs savā skolā esam sapratuši, ka tur mums vēl ir potenciāls uzlabot šo sistēmu. Protams, mēs runāsim arī par formatīvo vērtēšanu kā sākumu, lai mums būtu ko vērtēt, kā Olita teica, un formatīvā vērtēšana mums noteikti aizved pie tā, ka summatīvās vērtēšanas rezultāts ir maksimāli labs. Mēs runāsim arī nedaudz par mācību sniegumu vērtēšanas plānošanu, kā vienu no elementiem un principiem, lai vispār mēs par vērtēšanu tā, kā sistēmu varētu runāt. Un pieskarsimies pavisam nedaudz arī principiem, kas saistās ar kvalitatīvu temata nobeigumu darbu, jo šobrīd piedāvājums dažādiem tematu nobeigumu darbiem ir ārkārtīgi plašs, gan oficiālajos dažādos metodiskajos materiālos, gan, protams, arī citos materiālos, un internets, protams, mums ir ļoti labs palīgs šādu te nobeigumu darbu iegādē. Jautājums tikai, kā mēs saprotam, ka tas nobeiguma darbs, kuru esam izveidojuši paši, vai tas nobeiguma darbs, kuru gatavojamies piedāvāt saviem skolēniem un esam ieguvuši no kāda kolēģa, tiešām ir kvalitatīvs darbs un mērīs to, ko esam paredzējuši. Tāpēc, domājot jau par šiem te kvalitātes principiem, vēlreiz un vēlreiz mēs aicināsim palīgā Pāvelu Pestovu, kas ir Valsts izglītības satura centra vecākais eksperts, un šobrīd arī viņa galvenie tādi principi un domas un idejas saistās tieši ar vērtēšanu. Mēs klausīsimies viņa skaidrojumā, domājot par nākamā mācību gada 1. septembri, domājot jau par šo gadu un šo mācību gadu, jo iespējams, ka daudzas lietas mēs varam jau sākt tagad, negaidot 1. septembri, mēs varam mēģināt, mēs varam solīti spērt, iespējams, ka līdz septembrim mēs spērsim jau 2 vai 3 soļus uz priekšu. Tāpēc šajā brīdī es aicināšu uzlikt video. Jūsu uzdevums ir sev piefiksēt svarīgākās
lietas, svarīgākos vērtēšanas principus, par kuriem tad arī vecākais eksperts stāsta saistībā ar vērtēšanu. Lūdzu, video. Labdien, cienījamie kolēģi! Tad šodienas tikšanās un webināra mērķis ir atgādināt, es teiktu, par vērtēšanas sistēmas pilnveidi. Un mani sauc Pāvils Pestovs, esmu Valsts izglītības satura centra vecākais eksperts. Un mēs mēģināsim diezgan kodolīgi un īsi iziet kopā cauri pamatlietām, kuri ir iekļauti vērtēšanas sistēmas pilnveidē. Un faktiski par vairākam lietām esam jau runājuši, bet ņemot vērā, ka šobrīd vēl tātad ir pamainījušies grozījumi, ieviešanas laiks ir pamainīts uz vienu mācību gadu uz priekšu. Līdz ar to šobrīd ir tām skolām, kuras jau ir sagatavojušas un gatavas realizēt un īstenot vērtēšanas pieeju atbilstoši grozījumiem, viņi var to darīt. Bet tiem, kuriem ir nepieciešams vēl laiks, tātad papildus laiks, arī šobrīd ir iespēja vēl vienu mācību gadu īstenībā iekrāt noteiktu pieredzi, lai labāk sagatavotos šiem grozījumiem. Tātad kāds šobrīd atbalsts ir pieejams no Valsts izglītības satura centra? Es īsi atgādināšu. Tātad pirmais ir vadlīnijas, kur šos pašus principus, tātad vadlīnijas skolēna audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai. Tātad šajās vadlīnijas ļoti īsi ir aprakstīti un skaidroti dažāda veida tātad MK noteikumu iekļauti principi. Līdz ar to šajās vadlīnijas, salīdzinoši īsas vadlīnijas, ir iespējams tātad apskatīt šo detalizētāku skaidrojumu šiem grozījumiem. Tātad tie ir atrodami šajā vietnē, respektīvi mape skola 2030 mape.gov.lv, tātad šo materiālu var diezgan ātri atrast. Otrs materiāls, kas sniedz jau daudz detalizētāku, ne tik lielu skaidrojumu, bet jau metodisko atbalstu skolotājiem pirmam kārtam veidojot pārbaudes darbus, jeb temata nobeiguma vērtēšanas darbus, ir skolēnu mācību sasniegumu summatīva vērtēšana, metodiskais līdzeklis, kas ir gan apjomīgs, kas sastāv no divām daļām. Viena daļa ir vairāk tātad zinātnisko pētījumu apkopojums un skaidrojums vērtēšanas principiem un arī pamatojums, bet otra daļa satur tātad reālus katra priekšmeta vai lielākoties priekšmetu piemērus, kuros ir ietverti tāda temata nobeiguma vērtēšanas darbi. Līdz ar to tātad apjoms šim metodiskajam līdzeklim ir ļoti liels, bet vienlaikus jāņem vērā, ka katram individuālam skolotājam nav nepieciešams izstudēt visu šo metodisko līdzekli, bet arī izmantot otrajā daļā tikai tos piemērus, kas ir viņam saistoši un tuvākie tātad mācību priekšmetu kontekstā. Un trešais, tātad šobrīd jau pieejams atbalsts no Valsts izglītības satura centra ir tātad darba grupa ietvaros, ir izveidots piemērs skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtībai vispār izglītojošajā skolā. Tiešām tātad, lai skolam varbūt būtu vieglāk izstrādāt noteiktus uzlabojumus, pilnveidi savas vērtēšanas kārtības, aicinām izmantot šo piemēru kā pamatu, ja nedomājot par to, ka tas ir vienīgais veids, kā īstenot konkrētas tātad vērtēšanas principus, bet kā viens no piemēriem, kas varētu būt par atbalstu tātad skolas administrācijai un pedagogiem un arī diskusijām, lai tiktu līdz labākam risinājumam. Tātad kopumā gribu atgādināt, ka, protams, pamatā ar šiem grozījumiem tiek risināta problēma, kas ir pietiekami ilgstoša un zināma, jeb nekonsekventa šo atzīmju, jeb vērtējumu izlikšana gan vienas skolas ietvaros, gan starp dažādām tātad skolām. Nereti īstenībā pat tiek veidota tāda apzināta atšķirība, ka šī skola tur ir pazīstama ar ļoti stingru atzīmju izlikšanu, un šeit jau tas 4 ir kaut kas līdzīgs, kas citas skolas 7. Un no sistēmas viedokļa un no bērnu viedokļa, protams, tā nav laba pazīme, jo atzīme pirmam kārtam vajadzētu atspoguļot pēc iespējas objektīvāk, tātad, ko skolēns ir iemācījies,
Un šāda gadījumā mērķis ir pēc iespējas samazināt šīs atšķirības. Ir pilnīgi skaidrs, ka izglītība, tas nav process, kas ir ar 2 vai 3 nezināmiem, kuru precīzi var izskaitļot, bet vienlaikus ir ļoti nozīmīgi, ka šī pieeja ir vienota un kritēriji ir vienoti, lai šīs atšķirības tieši samazinātu. Jo tad arī veidojas patiesāka aina gan skolas vadības pusē, gan arī vecākiem, ko tad bērns tiešām ir apguvis. Otra lieta, protams, kas ir ļoti nozīmīga, ir arī tikt pie vienotas, pie vienotas izpratnes par vērtēšanas pieeju, kas pirmkārtam ir mērķēta uz to, lai atbalstītu skolēnu mācību procesā. Jo tieši šāda veida vērtēšana, jeb atgriezniskais saite, ir vislielākā ietekme uz to, ko skolēns būs apguvis mācību procesa laikā. Tad, ja mēs paskatāmies uz tādām būtiskām niansēm, kuras es gribētu sava īsā prezentācijā nofokusēt, pirmkārtam ir, ka vērtēšanai un vērtējumiem ir atšķirīgs mērķis. Tātad vērtējuma mērķis ir pirmkārtam atspoguļot un komunicēt visam iesaistītam pusēm, ko skolēns ir iemācījis. Ja, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ka mēs skatītos uz atzīmi nevis kā uz vienīgo motivāciju, vai uz sodu, vai uz sankcijām, bet tiešām, ka tas ir simbols, ja, vai tas ir 1–10 skālā, vai tas ir līmeņos sācis apgūt, turpina apguvis padziļināti 1. 3. klasē, tad, kas mums maksimāli precīzi atspoguļo, ko skolēns ir iemācījis, ko viņš izprot un ko viņš prot demonstrēt. Pretējā gadījumā, ja šis vērtējuma mērķis tātad laikā izplūst, kalpo par disciplinēšanas un sankciju funkciju, tad tas, kas ir redzams, ka sākot ar 7. 6. klasi, neuzbūvējot pietiekami tādu dziļu iekšējo motivāciju, mēs nonākam pie tā, ka ārējā motivācija, kas ir atzīme jau 7., 8. un 9. klasa, vairs nav tik aktuāla, un līdz ar to mēs redzam, ka tā vērtība mācību procesam, kas ir uzbūvēts tikai uz ārējo motivāciju, ļoti ātri tātad krīt. Un tas nav tas, kas mums ir palīdzīgi mācību procesam. Līdz ar to pirmais, kas ir ļoti skaidri pateikts, ka atzīmes, jeb vērtējuma mērķis ir atspoguļot un arī komunicēt pēc iespējas precīzāk, ko skolēns ir apguvis un ko viņš prot demonstrēt mācību priekšmetā. Tas, vai viņš uzvedas labi stundas laikā, tas, ka viņš cītīgi strādā un seko mācību procesam, tas ir atsevišķas ļoti nozīmīgas lietas, ja, tad izglītība un mācību procesa, bet tas ir nodalāms. Ja, līdz ar to tā viena ļoti svarīga lieta un iemesls, kāpēc pastāv vispār atzīmju atšķirība, ir tajā, kas tiek ņemts vērā, atspoguļojot atzīmi. Un grozījumi ļoti skaidri pasaka, ka tas ir par mācību sniegumu. Bet uzvedības jautājums mēs komunicējam atsevišķi, un arī mums ir iespēja to atspoguļot arī atsevišķi. Tātad aktivitāti un citīgu darbu mācību procesa vai mājas darbu izpildi mēs arī varam komunicēt atsevišķi, bet par šīm lietām mums ir jākomunicē atsevišķi, nevis visu jāliek kopā. Pretējā procesa tā atzīme, kas veidojas, īsti nevar nošķirt. Tātad šī atzīme ir dēļ tā, ka skolēns tad ir izpildījis visu mājas darbus, bet mēs varbūt neesam pārliecināti, ka tas ir viņu autentisks darbs, vai tas ir tiešām par to, ko viņš ir iemācījis. Tātad tā ir būtiska lieta, kas ir arī iestrādāta grozījumos, lai samazinātu varbūt šīs atšķirīgas izpratnes. Tātad otra lieta ir vienoti tātad vispār pieeja dažādos priekšmetos un vecuma posmos un vienot tādas kritēriju grupas. Ja šajā brīdī paskatoties uz 10 ballu skalu, tad mēs redzēsim to, ka tur kritēriji dažreiz ir ne tikai no satura pozīcijām, bet arī, piemēram, tiek iekļauti kritēriji par to, vai skolēns tātad
piemēram, prot vai neprot sadarboties. Pilnveidoties satura kontekstā, tātad sadarbība pati ir faktiski sasniedzamais rezultāts, jeb prasme, kuru man jāapgūst, bet jautājums, uz kuru mums jāatbild, cik tad kvalitatīvies esmu konkrētas prasmes apguvis. Un tāpēc tātad gan 1., 3. klasē, gan arī 4., 9., gan arī 10., 12. visiem šiem skolēniem, kuri demonstrē sniegumu, ir vienota kritērija grupas. Un pirmais ir, kādā apjoma un kvalitātes skolēns kaut ko demonstrē, tātad vai prasmi filtrēt, vai prasmi risināt kompleksas problēmas, vai prasmi izstrādāt produktu. Tātad otra lieta atbalsta nepieciešamība, un šajā gadījumā mēs nerunājam tikai par to, ka šis atbalsts nāk no skolotāja, bet faktiski ir iespējams arī veidot pašu uzdevumu ar atbalstu, ja, piemēram, tad, kad ir liela kompleksa uzdevuma risināšana, ir sadalīta posmos, ja, tātad, kur, piemēram, ir teikts, ka pirmajā darbība tev vajadzētu atrast to, aprēķināt to, otrajā darbībā izdarīt to un to. Tas arī ir atbalsts, un noteiktajā laikā tas ir nepieciešams, bet tas, ko mēs gribam, protams, ka arī atvērti uzdevumi skolēns pietiekami plaši var patstāvīgi tātad atrisināt. Un trešā lieta, cik tipveida vai jauna šī situācija ir, vai faktiski mēs runājam par to, cik tālu skolēns ir spējis no konkrēta kontekstā pārnest uz citu un jaunu kontekstu, kas šobrīd tehnoloģiju laikmetā kļūst īpaši svarīgi, jo atkārtot vienkārši konkrētas darbības un tipveida darbības, ar vienu tāda prasība un nepieciešamība samazinās, ja ļoti daudzas lietas ir iespējams digitalizēt, bet zināšanu un izpratnes izmantošana jaunajā kontekstā, tas ir tas, kas kļūst ar vienu nozīmīgāks gan uzņēmējdarbības vidē, gan arī gan arī mācību procesā. Tāpēc tātad visos priekšmetos grozījumos ir iestrādāts šī vienota pieeja, ka tad, kad mēs gribam pateikt, cik kvalitatīvi skolēns kaut ko demonstrē, mēs skatāmies uz 3 lietām. Tātad apjoms un kvalitāte, atbalsta nepieciešamība un cik tipveida vai nepazīstama situācija skolēns rīkojas. Skaidrs ir arī tas, ka katrā konkrētajā priekšmetā tas atbalsts tiešām varētu izskatīties atšķirīgi, bet tāpēc arī ir piemēri iekļauti metodiskie līdzekļi, kas šo atšķirību tātad demonstrē. Nākamā lieta tātad ir precizēta arī procentu skala, bet tas, kas ir varbūt pats nozīmīgākais, ir arī tas, ka šajā procentu skalā ir iekļauti apraksti, kas tiek sagaidīts uz šo līmeni vai uz šo tātad ballu intervālu. Un tā ir būtiska atšķirība, kā šobrīd ļoti bieži tiek aprēķināta atzīme. Šobrīd ļoti bieži tātad tiek aprēķināti tikai procenti, un tātad pēc procentiem tiek izlikts arī vērtējums. Bet tas, kas dažreiz netiek ņemts vērā, par ko tātad šie punkti un procenti tiek izlikti. Un šajā gadījumā tā būtiska atšķirība ir tajā, ka veidojot pārbaudes darbu, ir cita veida pieeja, tur, kur mēs vienojamies par to, ka 40% no darba veido tātad prasmju un izmantošanu, zināmu paņēmienu izmantošanu tipveida situācijā. Un tas nozīmē to, ka, ja mēs paskatāmies uz darbu, tad šis darbs tiek veidots pietiekami sabalansēti, un 40% no šie darba ir tātad situācija, kad skolēns izmanto vienu konkrētu prasmi ar zināmu paņēmienu un tipveida situāciju. Bet, ja mēs runājam par 9 un 10 ballēm, tad šajā gadījumā skolēnam nevis vienkārši vairāk kaut kas jānodemonstrē, bet skolēnam ir jānodemonstrē cita veida prasmes. Jeb, faktiski tātad viņam ir jānodemonstrē spēja darboties nepazīstamajā situācijā, izvēlēties un pielāgot paņēmienus, ja, kas nav acīm redzami uzreiz pieejami. Un tātad situācija, kur ir jāizmanto vairākas prasmes vienlaikus. Tātad procentu jautājums un līmeņa vai konkrētas balles piešķiršana nav saistīta tikai ar to, cik daudz es esmu izpildījis no konkrēta pārbaudes darba, bet arī, lai tas pārbaudes darbs atspoguļotu tātad dažāda līmeņa uzdevums. Tas ir ļoti
nozīmīga izmaiņa. Tad faktiski, ja pārbaudes darba ir iekļaut tikai tipveida 10 uzdevumi, tad par šādu pārbaudes darbu tātad skolēnam atbilstoši tātad šiem grozījumiem nevarētu ielikt 9 un 10, tāpēc, ka viņš vienkārši vairākas reizes ir nodemonstrējis vienu un to pašu, nevis cita veida kompleksāku rezultātu. Tā ir būtiskākā atšķirība, kas, protams, nemainīsies tādā acu mirklī, bet tātad metodiskajā līdzeklī šī pieeja ir diezgan detalizēti aprakstīta. Un tālāk, protams, ir tas, kādā veidā arī tiek izmantot konkrētu balvu izlikšanas process un lielāks vērtējums, tātad viena līmeņa ietvaros, ir, protams, atbilst tajos gadījumos, kad pret šiem visiem 3 kritērijiem skolēnu sniegums tātad ir lielāks. Nākamais jautājums ir, protams, tas, ar ko es jau saistīju iepriekšējo savu skaidrojumu, kā tātad kvalitatīvs vērtējums un kvalitatīva tāda atzīmju atspoguļošana ir tiešā veidā saistīta ar to, cik kvalitatīvs ir pats pārbaudes darbs. Ja pārbaudes darbs nav sabalansēts, tad tur nav iekļauti uzdevumi, kas atbilst līmenim sācis apgūt, turpina apgūt, apgūs un apgūs padziļināti, tad īstenībā arī šī sistēma nevar pilnvērtīgi strādāt. Tāpēc es jau teicu, ka īstenībā puse no metodiska līdzekļa ir iekļauti tieši šie piemēri. Tātad ienāk iespēja, un šeit es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka dažreiz veidojas tāda, teiksim tā, nevienots uzskats, ka par katru cenu ir jābūt tagad dažādiem svariem. Es tiešām gribētu akcentēt to, ka šajā gadījumā tā ir iespēja piešķirt tiešām lielāku svaru jeb nozīmi tiem darbiem, kuri ietver plašāku sasniedzamo rezultātu daļu, teiksim tā. Un ko tas praksē nozīmē? Tas nozīmē to, ka tātad konkrēts pārbaudes darbs, piemēram, iekļauj sasniedzamos rezultātus, kuri ir apgūti lielāka tātad laika apjomā. Es vēlreiz akcentēšu to faktu, ka tā ir iespēja. Šobrīd, piemēram, e-klases sistēmā arī ir iekļauta šāda iespēja vidējs vērtējs, kur ir iespēja tātad šādu iespēju izmantot. Ka, piemēram, mēs esam mācījušies šo tematu, mēs esam gatavojušies un mācījušies varbūt proporcionāli vairāk laika, tur 2 mēneši, šim pārbaudes darbam bija tikai mēnesis, līdz ar to varētu būt, ka ir nozīmīgi, ka mēs aktualizējam, ka šim pārbaudes darbam tas procents no mācību gada vērtējuma ir lielāks. Bet vēlreiz akcentēšu, ka šī ir iespēja nevis prasība, tāda nozīmē, ja jums ir 5 pārbaudes darbi gada laikā un tiem ir līdzvērtīgs svars un nozīme, šajā gadījumā, līdzīgi kā iepriekš izmantot vidēju aritmetisko, ir faktiski vislabākais veids, kā tad tikt pie kaut kādas vienas atzīmes mācību gada beigās. Vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums, kas visvairāk, piemēram, varētu skart svešvalodu skolotājus, ka, protams, tiem priekšmetiem, kas pamatā ir būvēti uz prasmju attīstīšanu, kā jaunākiem pierādījumiem, tad vajadzētu būt lielākam svaram salīdzinājumā ar agrāku pierādījumiem. Ko tas praksē nozīmē? Tas nozīmē, ja es esmu sācis apgūt svešvalodu 6. klasē un mans līmenis bija uz 4 balām, bet beigās es spēju demonstrēt sniegumu uz 8 balām, kad diez vai, ka manu sniegumu mācību gada beigās vislabāk atspoguļo 4+8 dalīts ar 2, jo faktiski manu sniegumu visvairāk atspoguļo tas 8 balvas, tas ir tas, ko es varu demonstrēt, tātad beigās. Tas ir tas, ko es esmu apguvis un ko varu šajā brīdī demonstrēt. Un tāpēc tātad par vieniem un tiem pašiem sasniedzamiem rezultātiem, protams, ļoti nozīmīgi, ka tiek piešķirts lielāks svars un aprēķinot
mācību gada beigas vērtējumu. Un tas ir saistīts ar to, atkal varbūt bišķiņ nepieciešams atgriezties, ja atzīme ir tas, kas atspoguļo, ko es esmu iemācījis, un tā kā visprecīzāk, tad, protams, mums jādomā par to, ka jaunākiem pierādījumiem arī ir lielāka nozīme, bet tas var būt atšķirīgi. Atkal varbūt matemātikas gadījumā, kur ir diezgan varētu būt tāda tematiskais plāns izveidots pēc tāda principa, kā šie temati ir ar atšķirīgiem, piemēram, satura moduļiem, statistika, trigonometrija, tad šāda gadījuma tas, ka es rakstu tātad par atsevišķu šo saturu mācību gada beigas, nekāda veida neraksturo jaunākus pierādījumus. Šie pierādījumi ir vienkārši par cita veida saturu. Līdz ar to tas būs atšķirīgs no konkrēta mācību priekšmeta. Tātad visvairāk rosinošs jautājums tātad saistīts ar darbu pārrakstīšanu vai nepārrakstīšanu. Nu, tad grozījumos ir iestrādāts punkts par to, ka darbi, tātad kā summatīvie darbi mācību gada laika netiek pārrakstīti, bet šāda iespēja tiek dota skolēnam situācija, kad viņam izšķiras starp 2 balām, tātad jums nav skaidrs, kuru labāk atzīmi izlikt, kura labāk atzīme raksturot skolēnu sniegumu, ja tie ir 7 vai 8. Un otra lieta, ja skolēns tad ir izteicis vēlēšanos uzlabot šo vērtējumu. Un tad šis process tiek organizēts mācību gada beigās, nevis tā, ka tas ir šobrīd varbūt, kad kolēģi izsaka viedokli, ka mēs paši dažreiz pieradinam pie tā, ka skolēnam ir iespēja demonstrēt ne labāko sniegumu, nesagatavoties pietiekama apjoma un tad meklēt iespējas pārrakstīt. Tas ir tas, kas šobrīd daļai tiek ierobežots, jo ļoti nozīmīgi, ka mēs tiekam pie tā, ka ja mums ir skaidri nosacījumi par to, kā tiek plānoti un kādos laikos tiek plānoti pārbaudes darbi, tad temata pārbaudes darbi, tad arī ir skaidrs, ka tieši uz šo laiku man ir jāsagatavojas, nevis es ar 2., 3. reizi pārrakstot pārbaudes darbu, iegūstu ar vienu labāku atzīmi, kur ļoti bieži kolēģi norāda, ka labākā atzīme tikai dēļ tā, ka es jau zinu, kādi jautājumi un uzdevumi tiek iekļauti, nevis tādēļ, ka es esmu iemācījies kaut ko vairāk. Skaidrs ir arī tas, lai kvalitatīvi īstenotu šo principu, ir ļoti nozīmīgi, kā mācību laikā tiek sniegts pietiekams atbalsts. Jo šajā gadījumā nav mērķis kādu sodīt, bet šajā gadījumā ir ļoti nozīmīgi, kā tiek attīstīta arī atbildības tiek attīstīts ieradums kā atbildība un vērtība kā atbildība, ka es tiešām uz skaidriem noteikumiem cenšos demonstrēt vislabāko. Un, lai šie spēles noteikumi tiešām būtu vislabāk redzami, tad viens no šādiem instrumentiem ir vērtēšanas plāna izstrāde. Un ko iekļaut, tad šeit arī varbūt dažreiz veidojas noteikti pārpratumi, jo šajā gadījumā vērtēšanas plāns iekļauj tātad, cik tad būs pārbaudes darbi mācību gada laikā, kādos tematos tie tiek īstenoti un kādi svari tiks piešķirti. Un ieteikums ir, protams, vienmēr šādu vērtēšanas plānu sūtīt arī rakstiski, piemēram, izmantojot skolu vadības sistēmu vai no Maiku vai no e-klasi, kura skola izmanto, lai šādi spēles noteikumi būtu zināmi mācību gada sākumā. Bet tas neietver kaut kādus lielus dokumentus, bet tikai pašu nozīmīgāko informāciju. Piemēram, mēs pasakam, ka nobeiguma vērtēšanas darbu skaits tātad gadā, tur padziļinātie kursē ķīmijā būs 5, un visiem vērtējumiem ir vienāds svars, un te varētu vēl pierakstīt arī pret kādiem tematiem šie nobeiguma vērtēšanas darbi varētu būt. Un ar to pilnīgi pietieks. Tātad tas nav kaut kāds papildus birokratisks sloks, bet tas ir vairāk, lai samazinātu un lai izveidot pēc iespējas caurspīdīgāku sistēmu, kur skolēnam ir skaidri spēles noteikumi tieši spēles sākumā. Vai otrs piemērs, ka mums būs 5 pārbaudes darbi, bet 1., 2., 3. un 4. pārbaudes darbs veido 70% no mācību gada vērtējuma un 5. 30%. Ja? Arī šajā gadījumā mums ir pilnīgi skaidrs, ka 5. būs ar lielāku svaru, ja? Un mums ir arī skaidra argumentācija, kāpēc. Vai tāpēc, ka šis būs darbs, kura tiks iekļauti
saturs no iepriekšējiem tematiem, un tāda veida tie būs jaunāki pierādījumi par to, ko tad bērns tiešām ir apguvis, vai no satura laika, tad ir veltīts 5. pārbaudes darbam un arī atbilstošam saturam vairāk laika, un tāpēc tam ir lielāks svars, tad mums ir skaidrs, kāpēc tāds ir. Un tātad tas, kas ir svarīgi, ka varbūt 2 principi, kas dažreiz tiek jaukties, vienkārši īsi gribētu nofokusēt jūsu uzmanību, ka vērtējumu apstrīdēšana, tas nozīmē, ka skolēns vai vecāki apšauba to, ka vērtējot pārbaudes darbu, tika izmantoti konsekventi un objektīvi kritēriji. Ja, tātad tas nenozīmē, ka skolēns raksta no jauna darbu, bet tas nozīmē, ka, piemēram, direktors, izglītības iestādes vadītājs nodrošina citu skolotāju iespēju pārbaudīt, ka tie kritēriji, kas tiek izmantoti, ir objektīvi un tiešām pēc būtības. Bet iespēja pārrakstīt tomēr tiek nodrošināta mācību gada beigās, tad, kad ir skolēns izteicis šādu vēlmi. Tātad vēl tāda neliels precizējums, kas saistīts ar vērtēšanas veidiem, tātad var ieraudzīt, ka grozījumos ir iekļaut papildus formatīvai diagnosticēšanai, summatīvai arī monitoringa vērtēšana, un tas pirmkārtam ir saistīts ar to, kā tiks izstrādāti tātad noteiktajos laikos pārbaudes darbi, kuru mērķis ir atbalstīt Valsts izglītības satura centra un izglītības ministriju ar kvalitīviem datiem, lai tātad plānotu vai no profesionālu pilnveidi vai metodiskos līdzekļus tieši tajos satura jautājumus, kur varbūt skolēna sniegums nav pietiekams. Un tādēļ parādās arī šeit papildus varbūt skaidrojums, kas tas ir un kāpēc tas tiek ieviests. Jā, šobrīd tad paldies jums par uzmanību, un tad turpināsim arī ilgākajā laikā atbildēt uz jūsu iesūtītiem jautājumiem. Jā, paldies Pāvelam šobrīd par komentāru attiecībā uz vērtēšanu principā. Mēs par šiem principiem droši vien esam aizdomājušies un noteikti esat piefiksējuši svarīgākās lietas. Fokusējot domu un ideju par matemātiku, mēs dažas lietas arī saistībā ar matemātiku varbūt vēl precizēsim. Visus jautājumus, to, kas palicis varbūt neskaidrs, lūdzu rakstiet šobrīd čatā uz info@skolu2030.lv par šiem jautājumiem, jūs saņemsiet atbildi vai nu publiski vai privāti, bet jebkurā gadījumā šobrīd mēs visticamāk uz to neatbildēsim, bet atbildes jūs saņemsiet, ja būsiet vien jautājumu noformulējuši. Domājot par šiem principiem, par ko jau iesāka Pāvels savā uzrunā, vēlreiz un vēlreiz mēs atgriežamies atpakaļ pie likuma par vērtēšanu, ko tas nozīmē un kādā veidā tā jānotiek. Un noteikti tas, par ko Pāvels stāstīja, jūs pamanījāt un pierakstījāt, kad mēs domājam par sistēmiskuma, un tā arī likumā ir noformulēts, kā sistēmiskuma princips, kad mēs domājam par plānu un plānojam savus tematus matemātikā. Un iespējams, ka matemātikā tiešām mēs atrodam tematus, kur kāds nākamais temats ietver arī to, kas jau ir bijis iepriekšējā tematā, varbūt citā līmenī, varbūt nedaudz ar vienkāršāku saturu, un tad mēs sakām, tas beidzamais temats ir daudz svarīgāks, parāda to, ka skolēns ir sapratis un iemācījies arī to, kas bija iepriekš mācāms, un tāpēc šī plānošana ir ārkārtīgi svarīga, jo domājot par vērtējumu, mēs vispirms domājam par to, ko tad šis vērtējums atspoguļo, kādu sasniedzamo rezultātu nomēra. Un vēlreiz mēs atgriežamies pie jautājuma par to, ka vērtēšana ir nākamais solis saistībā ar sasniedzamo rezultātu. Kas tad ir tie pierādījumi, kurus mēs uzskatīsim par mērauklu rezultātu sasniegšanai? Kas būs tie uzdevumi,
tie jautājumi, kas ģenerēs šos te pierādījumus, kas ģenerēs šos faktus par to, kādā līmenī sasniedzamais rezultāts šajā brīdī ir sasniegts. Par darbībām, kas sekos, mēs noteikti domājam, tas ir vēl viens jautājums, par kuru mēs jau te iesākām, ka faktiski arī temata noslēguma darbi ir zināmā mērā veidojoši, atbalstoši tālākam mācīšanās procesam, un tajā brīdī mēs sakām, jā, mēs plānosim nākamos darbus, nākamās situācijas, bet šajā brīdī mēs esam domājuši, kas liecinās un kas apstiprinās to, cik labi rezultāts ir sasniegts. Domājot par šo te plānošanu, tad varbūt mums atkal ir jādomā par brīžiem, kad mēs sanākam kopā skolotāji, kas mācām matemātiku, 7. klasēs, 6. vai varbūt vecuma posmā 7. 9. klasē. Un lai mums tiešām mēs varētu runāt par šiem dažādajiem svariem, dažādajiem tematiem un skolēnu demonstrējumiem, mums būtu jādomā, kas tad ir skolēniem galvenais. Kas ir galvenais apgūstot matemātiku 1. klasē, katrā no tematiem, kas ir galvenais, kas ir skolēniem matemātikā jāiemācās 6. klasē, par ko mēs tiešām varam teikt, ja šo skolēns 6. klasē matemātikā nav apguvis, tad mums ir jādomā, kā mēs atbalstīsim, kā nodrošināsim mācīšanos un pēctecību, lai 7. klases matemātikas saturs skolēns būtu gatavs mācīties, vai varbūt mums ir jāpieņem citi lēmumi, un mēs sakam, šis skolēns nav gatavs apgūt matemātiku 7. klasē. Kas tad ir tie pamata sasniedzamie rezultāti, ne tikai katrā klasē, bet arī katrā tematā? Un varbūt, ka tie ir 2, varbūt, ka tie ir 3, bet mēs esam skaidri pateikuši, kas ir svarīgākie rezultāti katrā no matemātikas tematiem. Domājot par šo te atklātību un skaidrību, tad tas ir par to, ka mēs arī skolēniem nokomunicējam un pasakām, ka šīs sasniedzamais rezultāts tiešām ir pats svarīgākais. Un ka tie varbūt būs tie rezultāti, uz kuriem mēs strādāsim daudz, uz kuriem mums būs iespēja arī saņemt atgriezenisko saiti ne tikai stundās, bet arī varbūt vēl kādā formatīvās vērtēšanas darbā, kad mēs rakstīsim arī kā skolotāji komentārus, iesakot, kā darīt, lai iegūtu vēl labākas prasmes un zināšanas par konkrēto rezultātu, kā mācīties un kur atrast varbūt atbalstu, lai tiešām šo rezultātu sasniegtu. Nu, tad domājot par šo te atklātību, mēs esam noskaidrojuši, kas ir tie jēdzieni, ko mēs sagaidām. Un te es gribētu atgādināt vēl vienu, manuprāt, ļoti labu metodisku materiālu, kas šobrīd ir pieejams gan pie diagnosticējušiem darbiem, gan pie valsts pārbaudas darbiem. Tas ir tā saucamais rīcības vārdu skaidrojums, kurā ir vēlreiz atklāts, noformulēts, ko tad mēs ar katru no šādām uzdevuma prasībām esam domājuši, ko mēs sagaidām no skolēna, ar ko tad atšķiras uzdevums, kur ir prasīts kaut ko paskaidrot, no uzdevuma, kurā ir prasīts pamatot, izvērtēt, pierādīt, raksturot. Kāda tad ir tā atšķirība šajos te sniegumos, ko tad mēs sagaidām kā labu sniegumu katrā no šīm darbībām, ja mēs esam uzdevumā formulējuši uzdevumu tieši ar šādu rīcības vārdu. Pie tam šāda rīcības vārdi ir katrā mācību jomā, un iespējams arī tur, un ne tikai iespējams, bet tiešām arī ir šādi rīcības vārdi, kas arī tur šajos citās mācību jomās prasa paskaidrot, izvērtēt, pamatot. Te mēs droši vien varam atkal likt galvas kopā ar citu jomu skolotājiem un domāt par to, ko tad mēs sagaidām matemātikā no tā, ko sagaida no tā sociālajās zinātnēs, ko sagaida dabas zinātnēs, vai mūsu principi ir līdzīgi, vai mēs tiešām iedodam skolēnam tādu kopīgu bildi par to, ko tad nozīmē
prasme paskaidrot, prasme skaidrot, prasme pamatot. Domājot par nākamajiem vērtēšanas principiem, ko arī jau Pāvils pieminēja savā tādā vispārīgā uzrunā, mēs vienmēr domājam par instrumentiem, kā tad mēs mērīsim, kā mēs sapratīsim. Un arī šeit nav viena vienīgā pareiza atbilde, un droši vien šo instrumentu ir pietiekami daudz, un tie ir dažādi, bet mums atkal ir jādomā par mērķi. Kas mums dos ticamu rezultātu, un kurš būs tas brīdis, kad mēs teiksim, mums ļoti labi nodara instruments, kurā mēs sakam, ir vai nav pareizi. Būs brīži un būs uzdevumi, kuros mēs sakām, mums tomēr ir atšķirības, un mēs vērtēsim, vai uzdevums vai jautājums ir atbildēts pilnīgi pareizi. Un gal galā tajā brīdī, kad mums ir saruna par prasmēm, aizskaita matemātikas prasmēm, bet, protams, arī caurviju prasmēm, mēs domāsim par to, kāds ir tas mūsu redzējums par labu sniegumu konkrētai prasmei. 6. klasē, ko mēs sagaidām par to pašu prasmi. 8. klasē, ko mēs sagaidām 11. klasē, vai mēs vienādus vai līdzīgus uzskatus paužam dažādos mācību priekšmetos, un vai tiešām mūsu redzējums par šo prasmju demonstrējumu skolēniem ir līdzīgs, vai mēs esam vienādās vai līdzīgās domās par to, kā tad būtu labi šo prasmi demonstrēt. Un gal galā katrs no tiem instrumentiem ir labs instruments, lai mēs varētu mērīt un sarunāties arī par to, cik labi un cik tālu rezultāts ir sasniegts. Līdz ar to mēs šos, protams, izmantojam dažāda veida snieguma līmeņa aprakstus, bet, kā es teicu, tas ir tikai tādā gadījumā, ja šis ir mērinstruments, kas mums tajā konkrētajā situācijā pret prasmi ir jālieto. Snieguma līmeņa aprakstus veidot var dažādi, un mēs noteikti arī lasot un ieraugot arī matemātikā šos dažādos snieguma līmeņa aprakstus, redzam, ka tas formāts, kā šie apraksti ir veidoti, ir atšķirīgs. Reizēm ir rodas jautājums, kā tad ir jāveido šie snieguma līmeņa apraksti, bet mums ir jāsaprot, ka arī šo snieguma līmeņu aprakstu veidi ir ar dažādiem mērķiem. Mums būs uzdevumi, kuros mums būs tiešām jāapraksta, ko tad nozīmē tāds vai cits sniegums. Mēs ļoti precīzi šo informāciju ieliksim dažādos līmeņu aprakstos, un tad mēs teiksim, kas ir tas, ko mēs sagaidām kā labu sniegumu un kāds ir ceļš uz šos labo sniegumu. Bet būs, protams, arī tādi snieguma līmeņa apraksti, kurā mēs formulēsim uzskaitījumu, kad skolēni būs atraduši vienu risinājumu, būs atraduši varbūt 2 risinājumus, varbūt būs atraduši vairākus risinājumus. Un ja mēs uzdevumā esam prasījuši parādīt dažādos veidos vai nosaukuši konkrētu skaitu, cik dažādus risinājumus vai cik dažādas idejas ir jāpiedāvā, un tad šis snieguma līmeņa apraksts iespējams būs ļoti saistīts ar to, cik dažādus šos te risinājumus vai piedāvājumus skolēns arī piedāvās savā darbā. Un tad, protams, mēs varam domāt arī par snieguma līmeņa aprakstiem, kas ir labi izmantojami procesā, mācīšanās procesā, kur mēs esam aprakstījuši to, cik lielu atbalstu skolēns ir izmantojis, lai demonstrētu rezultātu sasniegšanu, vai tas ir bijis ar skolotāju palīdzību, vai tas ir bijis ar dažādu citu atbalsta mehānismu palīdzību, atgādnes izmantojot, vai varbūt arī izmantojot strukturētu uzdevumu vai struktūru, ko mēs jau esam piedāvājuši. Varbūt tā ir izvēle, kuru mēs esam piedāvājuši, varat izmantot struktūru, varat izmantot atvērtu uzdevumu un risināt arī atvērtu uzdevumu. Tā kā šeit arī mums ir iespējas šo snieguma līmeņa aprakstus veidot atšķirīgus, atkarībā no tā, kāds ir mūsu mērķis, ko mēs tajā brīdī gribam pārbaudīt un par kādiem rezultātiem pārliecināties. Šeit ir daži piemēri, kas jau šobrīd ir pieejami metodiskajos materiālos, ko piedāvā Skola 2030. Un te ir viens snieguma līmeņa apraksts, kur tiešām
ir aprakstīts, cik patstāvīgi vai varbūt ar skolotāju atbalstu, ar skolotāju padomu, ar citu atbalstu struktūru skolēns tiek galā ar uzdevumu. Un šādu snieguma līmeņa aprakstu mēs arī varam atrast materiālos. Te ir vēl viens uzdevums, kurā, protams, ka tas ir tikai ilustratīvs, un šāda veida snieguma līmeņa apraksts var veidot gan sākuma skolā, gan pamatskolā, gan vidusskolā. Un te ir uzskaitīts, cik piemērus un kādas varbūt atbildes, kuras mēs uzskatām par labām, kuras mēs varbūt uzskatām tomēr par nepilnīgām, un aprakstīts arī šo te nepilnību saturs, kas varbūt skolēnu darbos parādās. Šeit ir vēl viens snieguma līmeņa apraksts, kas arī ir ievietots pie diagnostikas darbiem, kas apraksta to, kā mēs varam domāt par uzdevuma atrisinājumu, kas tiek vērtēts dažādos līmeņos. Un galu galā apraksts arī, kas varētu atbilst tam, tai informācijai, ko tad mēs sagaidām, ja mēs gribam pārliecināties par noteiktu prasmju apguvi, vai tā prasme ir formula apgalvojuma, vai tā prasme ir pierāda vai pamatu apgalvojumu, kas ir īsti tas, ko mēs sagaidām kā labu sniegumu, atbilstoši vārdam, ka skolēns ir apguvis, vai iespējams pat padziļināti apguvis. To, ka šādu snieguma līmeņa aprakstu šobrīd ir diezgan daudz materiālos, mēs arī ar kolēģiem, skolotājiem mēģinājām tādu apkopojumu veikt. Un te ir tikai mazs fragments no šī apkopojuma, bet jūs jau varat redzēt, ka faktiski par daudzām prasmēm mums vairs nav pašiem jādomā un noteikti pašiem jāveido šie snieguma līmeņa apraksti. Mēs varam izmantot, sākot ar kādu konkrētu prasmi, kas ir mums svarīga matemātikā, atrast pamatu, varbūt mēs pilnveidojam šo snieguma līmeņa aprakstu, varbūt konkretizējam attiecībā pret saviem skolēniem, bet piemēri un idejas šobrīd tiešām ir pieejamas, domājot arī par prasmju mācīšanu un ne tikai par mācīšanu. Kā jūs redzat, šeit arī snieguma līmeņa apraksti, kas ir ar dažādiem mērķiem. Mācīt prasmi, vērtēt prasmi, tā skaitā pat vecuma posmi ir ļoti atšķirīgi. Un atkal nav jau tādas absolūti viennozīmīgas atbildes. Vai tas ir pamatskolas vecuma posms, vai varbūt arī vidusskolas vecuma posms. Iespējams, ka mums šie apraksti ar citu saturu arī matemātikā vienā gadījumā atbilst prasmei pamatskolā, ar citu saturu. Tā jau varbūt ir skolēns var demonstrēt arī šādu prasmi vidusskolā, izmantojot to pašu snieguma līmeņa aprakstu. Domājot par nākamajiem principiem, tas, par ko arī runājas tādā īsajā lekcijā, viņš runāja par to, kā mēs izmantojam šos pierādījumus tālāk mācīšanās uzlabošanā, jo jebkurā gadījumā, kā jau arī minēja, tad atgriezeniskā saite visticamāk ir pats svarīgākais brīdis, lai skolēns mācītos, lai skolēns būtu motivēts mācīties. Un vērtēšana ir ārkārtīgi svarīga un saistīta arī ar motivāciju. Mēs bieži vien runājam par to motivēts vai netik daudz motivēts skolēns, bet ja mēs šo motivāciju balstām uz pārbaudas darbu uzrakstīšanu, uz eksāmenu nolikšanu, uz labas atzīmes nopelnīšanu, tad tie pamatelementi, kas veido skolēnu un arī jebkura cilvēka motivāciju, proti autonomija, kompetence un piederība, tomēr tiek deformēti. Un autonomija tiek ietekmēta ar kontroli, un faktiski diezgan maz ir šīs autonomijas tajā brīdī, kad cilvēks jūt nepārtrauktu kontroli. Skolēns vairs neuzņemsies īpašu iniciatīvu, ja viņš zina, ka nepārtraukti viņš tiek vērtēts, un šī vērtēšana tiek atspoguļota kaut kādos vērtējumos. Tāpēc domājam par to, kuros brīžos mēs tomēr varam dot šo autonomiju, kuros mēs varam ļaut brīvi mācīties, dodot tikai un vienīgi atgriezenisko saiti par to, kā skolēnam veicas ceļā uz
labas prasmes apguvi, uz laba rezultāta apguvi. Tieši tāpat ar kompetenci. Mēs jau sen runājam par to, ka slikti vērtējumi nemotivē, bet pētījumi rāda, ka arī augsti vērtējumi nemotivē. Bieži vien tie uzliek ārkārtīgi lielu slogu cilvēkiem, kas ir, no kuriem sagaida augstus un labus vērtējumus. Iespējams, ka reizēm šie augstie vērtējumi rada citu pieeju mācīšanās procesam. Es vairs nedomāju par to, kā es iemācīšos un kā es vairāk iemācīšos un kā es vēl citādi varu nonākt pie mērķa. Es nemeklēšu citus izaicinošus ceļus, bet es domāšu par to, kurš būs tas ceļš, kurš man dos drošu, labu rezultātu. Iespējams, ka es iemācīšos līdz ar to mazāk. Mana pieredze būs balstīta tikai atsevišķās stratēģijās, kas man nes noteiktu rezultātu, noteiktu vērtējumu. Un tas droši vien atkal ir saistīts ar to, ka mēs motivāciju tomēr samazinām, arī mācīšanās motivāciju tā skaitā. Un trešā lieta, kas ir saistībā ar piederību, ja mēs liekam uzsvaru uz atzīmi, tad mums ir labinieki, mums ir nesekmīgie. Un es kā skolēns tajā brīdī atrodu piederību tai vai citai kopai. Es vai nu mācos, lai bija atzīmē, lai būtu šajā te kopā, kas man ir svarīga, vai arī gluži pretēji. Es saku, ka man absolūti, es demonstrēšu visu, lai piederētu varbūt tai kopai, kas ignorē mācīšanos, kas demonstrē to, ka mācīšanās nav vērtība. Un jebkurš no šiem te elementiem, protams, negatīvi ietekmē šo motivāciju un galu galā arī mācīšanos, par ko mēs ļoti daudz pēdējā laikā runājam. Tāpēc tomēr gribētos vēlreiz uzsvērt, ka vērtējumu nepelna. Vērtējums nav motivācijas rīks. Līdz ar to tas nav par sodu, tas nav par balvu, bet, kā jau Pāvils teica arī savā īsajā lekcijā, vērtējums ir objektīvs mērījums, tikai un vienīgi pret sasniedzamo rezultātu. Tāpēc mēs nesalīdzinām skolēnu vienu ar otru, mēs salīdzinām skolēnu sniegumu tikai un vienīgi pret sasniedzamo rezultātu. 5. princips, ko arī jau minēja, ir par objektivitāti, cik objektīvi mēs varam šajā brīdī pateikt attiecībā pret skolēnu sniegumu. Arī matemātikā mēs esam nomērījuši konkrētā brīdī konkrētu skolēnu sniegumu. Un te jau arī diezgan daudz Pāvils runāja par to, cik mazvērtīgi ir tas, ka mēs ļaujam darbus pārrakstīt, tāpēc tas ir princips, par kuru skolotāji, manuprāt, ir ļoti priecīgi un ļoti vērtīgi arī atzīst to, ka tiešām pārrakstīšanai nav nekādas, varbūt, kad ļoti neliela un atsevišķos gadījumos ir ietekme uz mācīšanos un tiešām prasmu un zināšanu uzlabošanu. Pamatā to tomēr ir darīšana, līdz mēs saņemam konkrētu vērtējumu, nezinu, 4 vai 7, cik mums katram tā mēraukla ir augstu uzlikta, bet tas ir kaut kādu citu darbību rezultātā, nevienmēr tas ir par atbilstošu zināšanu un prasmi apguvi. Un šeit ir varbūt daži komentāri no vienas skolas kolēģu aptaujas, kur jau tiešām atteicās no pārrakstīšanas un tematu noslēguma darba pārrakstīšanas savā skolā. Jā, tas prasīja noteiktu laiku, līdz pieņēma šo te principu, bet tajā brīdī, kad aptaujā tika uzdots jautājums par to, kas mainās, ja skolēni nevar pārrakstīt noslēguma darbus. Šeit ir daži citāti no šīm te aptaujām, un es iedošu 15 sekundes, jūs droši varat izlasīt. Diezgan, manuprāt, viennozīmīgi ir ieraugāma vērtība tam, ka mēs mācām skolēniem būt atbildīgiem un gatavoties līdz temata noslēguma darbam, gatavoties līdz brīdim, kad viņam ir jādemonstrē sava prasme.
un to atzīst gan paši skolēni, gan arī skolotāji. Un 6. princips, kas arī ir likumā noformulēts, ir par vērtējumiem, tātad katram darbam ir vērtējums. Skala jau ir tā, ko jums Pāvils rādīja, tātad arī šeit prezentācijā jūs viņu vienkārši varēsiet ieraudzīt. Un varbūt viens ir tas, ko arī Pāvils runāja par ballēm un atbilstību procentos, bet varbūt daudz svarīgāk mums ir vēlreiz un vēlreiz gan pašiem, gan kopā ar skolēniem, gan varbūt arī vecākiem izskaidrot un rūpīgi izlasīt to, kas ir šajos apakšpunktos pie kritērijiem, kā tad izpaužas, vai ar cik ir vērtējums, vai ar kādās ballēs ir vērtējums tāds vai citāds skolēnu sniegums attiecībā pret sasniedzamo rezultātu. Un šis vārdiskais skaidrojums dažkārt daudz precīzāk parāda, kā tad skolēniem ir veicies ar matemātikas satura apguvi pret šiem konkrētajiem rezultātiem. Nu, ja mēs sakām, viņš var demonstrēt sniegumu, to izdara un patstāvīgi pieņem pats lēmumus, atrod atbilstošāko paņēmienu, strukturē pierakstu, un mēs sakam, jā, cilvēks ir apguvis konkrētu prasmi, viņš to dara patstāvīgi, un šajā brīdī mēs sakam, viņa vērtējums par konkrēto saturu ir 7, 8 balvas šajā konkrētajā kritērijā. Nu, un domājot par vērtēšanu, par šiem principiem, es, protams, saprotu, ka mēs veidojam sistēmu skolā, un ļoti aicinu tiešām to darīt skolās, iesaistīties mums dažādu jomu skolotājiem, un matemātiķi vienmēr ir bijuši tāda pietiekami nozīmīga daļa no skolas kolektīva. Tāpēc droši vien arī mūsu balss un mūsu redzējums par vienotām prasībām vērtēšanai skolā ir ļoti nozīmīgs. Un tad mums ir jāsaprot, kas tad ir tie noteikumi, kurus mēs noformulējam, cik vienots ir mūsu skatījums par vērtēšanas jēgu, veidiem, vērtējuma izlikšanu, cik mēs vispār esam iesaistījušies paši šo kopējo lēmumu pieņemšanā un vai mūsu viedoklis arī ir ņemts vērā, mēs par to varam diskutēt, mēs varam par to sarunāties, bet jebkurā gadījumā tajā brīdī, kad lēmums ir pieņemts, mēs darām. Mēs darām visi, mēs darām vienoti, mēs tomēr formulējam šīs vienotās prasības un ievērojam šīs vienotās prasības, un ja mums ir noteikti formatīvās vērtēšanas principi pieņemti, tad mēs tā arī darām visās stundās konkrētiem skolēniem. Bet ir vēl viena lieta, par ko noteikti ir jādomā. Mēs esam uzrakstījuši vērtēšanas kārtību. Mēs esam darījuši pēc labākajiem principiem un labākās sirdsapziņas. Un tad mums noteikti jādomā par to, kā mēs zinām, mēs skolotāji, skolas kolektīvs, ka tas, par ko mēs esam vienojušies, tiešām strādā, un kurā brīdī mēs saprotam, jā, mēs esam ieviesuši savu sistēmu, šī sistēma strādā, vai arī mēs saprotam, ka mums šajā sistēmā vēl ir lietas, kuras ir jāmaina, vai varbūt ir jāspēr nākamais solis, lai šo sistēmu padarītu vēl efektīvāku un tiešām atbilstošāku skolēnu vajadzībām. Un domājot par formatīvo vērtēšanu, mēs jau nevaram, protams, atdalīt mācīšanās procesu no formatīvās vērtēšanas, jo tas ir mūsu ikdienas vērtēšanas veids. Katru stundu, droši vien vairākas reizes pat stundā, mēs dodam atgriezenisko saiti par to, kā ar skolēniem veicies. Ir tiks galā ar uzdevumu, bet vēl svarīgāk, kā ir darīts, lai ar šo uzdevumu tiktu galā. Mēs uzdodam jautājumus, un arvien vairāk stundās mēs arī dzirdam šos ļoti vērtīgos jautājumus par to, kā tu izdomāji, kā tu tiki galā, kā tu varētu pārliecināties par to, ka tavs rezultāts ir pareizs. Un šī formatīvā vērtēšana, protams, ir vislielākā mūsu ikdienas darba daļa, jo tā ir daļa no mācīšanās skolēniem. Bet mēs jebkurā gadījumā to liksim kopā arī ar summatīvo vērtēšanu. Ja mēs sakam, ka vērtēšanas galvenais elements ir atgriezeniskā saite, kas ļauj apgūt to, demonstrēt un iemācīties labāk, tad, protams, ne tikai formatīvajā vērtēšanā, arī summatīvajā vērtēšanā mēs šo atgriezenisko saiti skolēniem, protams, dodam.
dodam ar uzdevumu, dodam ar kādu nākamo ideju, kas viņam ir jāizdara, panākam, ka šo uzdevumu vai šo ideju skolēns realizē nākamajā mācību procesā. Un šī kopējā saistība ir, protams, par atgriezenisko saiti, kā es minēju, bet, protams, arī par būtiskākajiem sasniedzamiem rezultātiem tematā. Un ja mēs esam skaidri un konkrēti pateikuši, kuri ir svarīgākie sasniedzamie rezultāti tematā, tad skaidrs, ka uz šiem rezultātiem mēs esam būvējuši arī vēl precīzāku formatīvo vērtēšanu, domājot pat par vērtējumiem, formatīviem vērtējumiem, vai no ar komentāriem, vai no ar punktiem, vai no ar procentiem, bet mēs par šiem dažiem svarīgākajiem rezultātiem esam iedevuši arī šāda veida informāciju, lai to varētu izmantot mācību sniegumu uzlabošanai, šīs konkrētās prasmes uzlabošanai. Nu, tad mēs sakām, ka tie paši vērtēšanas kritēriji vai tie paši snieguma līmeņa apraksti, kurus mēs izmantojām procesā, mācīšanās procesā, temata laikā, vai varbūt pat vairāku tematu laikā, tiks izmantot arī tajā brīdī, kad mēs būsim pietiekami ilgi mācījušies un būsim gatavi šo konkrēto prasmi novērtēt. Un tad iespējams, ka mēs lietosim tādu pašu aprakstu un mums būs noteikts punktu daudzums, kuru mēs piešķirsim par labu sniegumu, un arī par to, lai parādītu, cik tālu skolēns ir līdz laba snieguma demonstrēšanai. Ja mēs runājam par temata nobeiguma darbu, tad mēs šobrīd arī kā sinonīmus, protams, lietojam šos terminus temata noslēguma darbs, temata summatīvās vērtēšanas darbs, bet jebkurā gadījumā šis darbs ir tas, kas atspoguļo, kas ļauj atspoguļot skolēnu sniegumu vērtēšanas brīdī gan par zināšanām, gan par prasmēm, izpratni, gan par prasmēm mācību jomā, gan par caurvīju prasmēm. Ne par velti arī mācību priekšmetu programma šobrīd ir veidota ar vairākām šīm sadaļām. Un, ja mēs runājam par temata noslēguma darbu, tad kvalitatīva temata noslēguma darba viens no nosacījumiem ir, ka mēs iekļaujam visu grupu sasniedzamos rezultātus un summatīvās vērtēšanas darbā arī tos mēram. Par vērtējumu atspoguļošanu jau arī tikko Pāvils runāja savā uzrunā, es īpaši pie tā nekavēšos, bet jebkurā gadījumā mēs domājam, ka jebkurā vecumā skolēnam ir jānopelna vērtējums, jābūt iespēja nopelnīt vērtējumu 10 balvu skalā, neizslēdzot, protams, arī to, ka tad, ja skolēns nav apgūs rezultātus, viņš var saņemt vērtējumu visā amplitūdā no 1 līdz 10 balvēm. Līdz ar to mēs varam domāt par to, kā tad vispār iegūt pierādījumus, ka skolēns var, kā pārliecināties, ka esam izmērījuši to, kas formulēts temata sasniedzamajos rezultātos. Un šajā brīdī mēs noteikti varam ieskatīties kādos temata noslēguma darbos, vēlreiz varbūt padomājot un pārdomājot, kas tad ir mūsu veidotajos darbos. Ja mēs veidojam jaunus darbus, tad kam būtu jāpievērš uzmanība, veidojot šos temata noslēguma darbus. Un ja mēs esam iegādājušies internetā kādu noslēguma darbu, tad vai tas darbs tiešām atbilst kvalitatīva temata noslēguma darba prasībām. Dažus soļus mēs iziesim cauri. Šajā brīdī es varbūt vēlreiz uzsvēršu tos nobeiguma darba plānošanas posmus vai tas, kā vispār top pārbaudas darbs. Top pārbaudas darbs, protams, domājot par to, kas tiks mērīts un kādā veidā tiks mērīts. Pārbaudas darbā mēs noteikti domājam par uzdevumiem, visticamāk, matemātikā. Nu, tā tomēr ir mūsu tradicionālākā forma, kā mēs varam pārliecināties par rezultātu sasniegšanu. Tas neizslēdz arī cita veida pārbaudas darbu formu, bet mums droši vien tradicionāli būs šie rakstveida temata noslēguma darbi. Tad mēs domājam arī par to, cik kvalitatīvs darbs ir izveidots. Pēc tam, kad skolēni to ir atrisinājuši, mēs domājam par to, kā
parādās darba grūtības pakāpe, kā parādās darba un uzdevumu kvalitāte caur to, ko skolēni ir demonstrējuši, veicot šos te uzdevumus. Un tāpēc arī skatoties uz vienu darbu, 5. klases nobeigumu darbu, kā saskaita un atņem jauktus skaitļus, mēs dažām lietām pievērsīsim uzmanību. Šis darbs sastāv no 5 uzdevumiem. Šeit viņi arī ir, jūs noteikti varat atrast arī šo nobeigumu darbu metodiskajos materiālos. Tas ir pieejams arī grāmatā, par kuru jau Pāvils runāja, kur ir ietverti arī vairāki matemātikas summatīvās vērtēšanas darbi, kā idejas, kā veidot šādus darbus. Bet mēs, domājot par šo konkrēto darbu, varam pievērst uzmanību vairākām lietām. Un pirmais ir, protams, par būtiskāko tematu sasniedzamo rezultātu atlasi. Tad, kad mums ir gatavs darbs, mums ir pietiekami vienkārši. Mēs paņemam pretī mācību priekšmetu programmu. Tematam 5. klasē, 5. tematam, kā saskaita un atņem jauktus skaitļus. Paņemam pildspalvu, marķieri un iekrāsojam visus tos sasniedzamos rezultātus, kurus šis darbs pārbauda. Šeit ir iesaukts darbiņš. Mēs pirmajā uzdevumā tika prasīts skolēniem pārveidot neīstu daļu par jauktu skaitli, un nākamajā uzdevumā tika prasīts otrādi pārveidot jauktu skaitli par neīstu daļu. Tad skaidrs, ka šāda prasme darbā tiek pārbaudīta. Šādā veidā mēs varētu lasīt katru no uzdevumiem, iesvītrot un iekrāsot katru no sasniedzamiem rezultātiem. Tas, par ko mums būtu jāpārliecinās, ka tad, kad mēs esam izveidojuši nobeigumu darbu, mēs esam iekļāvuši uzdevumus, jautājumus, kas ļauj pārliecināties par visu svarīgāko sasniedzamo rezultātu mērīšanu. Ja mums nav kādi sasniedzamie rezultāti iekļaut, un tas ir pilnīgi normāli, mēs noteikti visos tematos nepārbaudīsim, būs tādi, kas mums ir vairāk arī kā rezultāti saistīti ar mācīšanās procesu, tad mēs zinām, kāpēc mēs šādu sasniedzamo rezultātu šajā tematā nepārbaudam. Un ja es zinu, kas sekos mācīšanās laikā, nākamajos tematos, iespējams, ka būs prasme, kur es pārbaudīšu nākamajā tematā vai kādā no nākamajiem tematiem. Un saku, šajā brīdī skolēni to ir mācījušies, bet mērīšana notiks caur citu saturu, ne šajā tematā. Bet svarīgi, protams, ir, lai tie rezultāti, par kuriem mēs vienojamies, kas ir paši svarīgākie tematā, un par kuriem mēs ar skolēniem esam komunicējuši atkal un atkal, ka tas ir tas, kas ir ļoti svarīgs, lai tu varētu turpināt matemātikas mācīšanos. Par to mēs tiešām arī pārliecinamies un nomēram, cik tālu mūsu skolēni to ir tikuši. Nākamā lieta, ja mēs esam tikuši galā ar sasniedzamiem rezultātiem, mēs domājam par to, kādi tad ir tie indikātori, kas ir tieši tā daļa no sasniedzamā rezultāta, kas tad tiek darbā pārbaudīts. Šajā gadījumā, atgriežoties pie mūsu 5. klases pārbaudas darba, mums bija pirmais uzdevums ar vairākiem jautājumiem, un, kā jau es minēju, tad indikators ir ļoti vienkāršs. Tā ir daļa no sasniedzamā rezultāta šajā gadījumā. Īsi, vienkārši, neīstu daļu pārveidot par jauktu skaitli. Visticamāk, tas būs mērāms ar vienu punktu, prot vai neprot, izdara vai neizdara, pārveido vai nepārveido. Savukārt būs citi sasniedzamie rezultāti mācību priekšmetu programmā, kas ir kompleksi sasniedzamie rezultāti, kur jau tiešām tiek runāts par dažādām prasmēm, un iespējams, ka mēs visu prasmi nepārbaudīsim, bet mēs teiksim, ka no mācību priekšmetu programmas rezultāta jaukta skaitļa pārveidošana par neīstu daļu un neīstu daļas pārveidošana par jauktu skaitli var skaidrot dažādi, un dažādību, šādu skaidrošanas dažādību mēs pārbaudam, piemēram, 4. uzdevumā, ar indikātoru skaidro pārveidojumu, ietverot risinājumu paņēmienus. Tad indikators mums ir skaidrs, pret skaidrošanu mēs arī šādu te uzdevumu meklēsim, šādu uzdevumu
darbā pievienosim. Tā kā mēs saprotam, ka skaidrošana ir prasme, kuru mēs nevaram, nav, tad mēs arī prasmei skaidrot, pretī liksim vairāk punktus, kas mums noteikti prasīs atkal skaidrojumu par šīs prasmes apgūvu. Līdz ar to mēs esam tikuši pie vērtēšanas kritērijiem un punktu sadalījuma, kas dažos uzdevumos ir ļoti vienkārši un tradicionāli, tā kā mēs arī līdz šim par atrisinājumu esam likuši punktu, ir izdarīts, ir atrisināts, ir veikts pārveidojums. Arī turpmāk mēs, protams, tā darām, jo vērtēšanas kritērijas ir pazīme par kvalitāti pret sasniedzamo rezultātu. Bet būs, protams, arī cita veida šie instrumenti, kurus es jau minēju, un kas ir svarīgi, lai mēs par šo te prasmi runātu. Un atgriežoties pie atkal šiem diviem sasniedzamajiem rezultātiem un pie indikatoriem iekļauti konkrētajā nobeiguma darbā, tad par pirmo uzdevumu, es domāju, tur īpaši nekādu jaunumu nav un nekādu arī tādu īpaši skaidrojumu nevajag, bet 4. uzdevuma prasība skaidrot šo risinājumu, tomēr mūs aicina atvērt, ko tad nozīmē labs skaidrojums, kas ietver izmantotos risināšanas paņēmienus un par kuru mēs liekam 2 punktus, un par ko skolēni saņem tikai 1 punktu, ja šis skaidrojums tomēr ietver tikai kādu no risināšanas paņēmieniem, vai arī skaidrojums ir tikai daļēji saprotams, nav precīzi noformulēts, varbūt ir lietota sadzīviska valoda, nav pietiekami šie te jēdzieni atbilstoši 5. klases apguvēji lietot. Šīs lietas mēs tajā brīdī varam arī noformulēt, kas ir tas, ko mēs uzskatām par nepilnīgu sniegumu, un kas ir tas, ko mēs uzskatām tomēr par labu sniegumu. Turpinot šo domu par temata nobeiguma darba kvalitatīvu izveidi, mēs domājam par uzdevumu veidiem. Un vēlreiz atgādinot par uzdevumu veidiem, mēs, protams, atceramies, matemātika arī uzdevumu veidi ir atšķirīgi. Pāvils jau runāja par strukturētiem uzdevumiem. Strukturētu uzdevumu arī ir droši vien mūsu jau pieredze. Prakse, kuru mēs jau ilgstoši lietojam, mums ir pieredze tādu uzdevumu ievietošana arī nobeiguma darbos. Arvien vairāk un labāk mums veidojas ar šādiem strukturētiem uzdevumiem, kuros ir arī tā atbalsta struktūra zināmā mērā, un skolēns saprot, ka, lai vispārinātu, es varu sākt ar vienu atsevišķu situāciju, es varu vairākas situācijas apskatīt, ieraudzīt kaut kādas likumsakarības, un tad šīs likumsakarības vispārināt. Protams, ka būs arī atvērti uzdevumi, bet šī struktūra, manuprāt, ir laba arī priekš skolēniem, kur varbūt netiek līdz vispārinājumam, bet tas nenozīmē, ka viņi nesaprot saturu, ka viņi nevar izdarīt kādu no uzdevumu soļiem, un viņi konkrētus gadījumus iespējams apskatīs pat vairākus konkrētus gadījumus, un ja neieraudzīs likumsakarību, daļēji viņi būs ar šo uzdevumu tomēr tikuši galā un būs demonstrējuši vismaz daļēji apgūtu prasmi. Domājot arī par šiem uzdevumiem, tad vieni šie tipveidu uzdevumi un otri, kas ar vien vairāk ienāk gan nobeiguma darbos, gan arī mūsu prātus aizņem, kā tad mums tos kompleksos uzdevumus piedāvāt, tad šeit vēlreiz ir tāds varbūt atgādinājums vai pievērsiet uzmanību tam, ka mēs nevaram pārbaudīt kompleksu rezultātu ar tipveidu uzdevumiem. Skaidrs, ka mums komplekss sasniedzamais rezultāts prasa arī kompleksa uzdevumu iekļaušanu temata noslēguma darbā. Un tad mēs arī varam vēl vairāk domāt par to, kā mēs aprakstām šī te uzdevuma sniegumu, jo iespējams, ka šādas kompleksas, netipiskas situācijas vai jaunas situācijas mums nebūs tik vienkārši aprakstāmas, un arī risinājumi būs atšķirīgi, pieejas būs atšķirīgas, stratēģijas, kuras skolēni izmantos, būs atšķirīgas, bet tas droši vien arī ir tas, uz ko mēs vedinām tajā brīdī, kad mēs domājam par matemātikas izmantošanu dažādos nestandarta uzdevumos, netipiskās situācijās.
Tā pašā laikā mēs uzreiz varam domāt arī par to, cik augsta kognīcijas līmeņa prasmes skolēns demonstrē. Konkrētiem nosacījumiem, slodzi neaizņem valoda, bet kognitīvo slodzi aizņem matemātika. Tad mēs tālāk varam runāt arī par to, ka mēs gribētu, lai katrs normatīvās vērtēšanas pārbaudas skolēnu sniegumu visos izziņas darbības līmeņos, vairāk mēs runājam par šiem dažādiem solo līmeņiem, jo ne tikai saturs un prasme tiek iekļauts uzdevumā, ir jābūt ar šo atbildes zīmumu. Un faktiski šādi strukturētie uzdevumi, kas varbūt vispārināja, iekļauj skolēnam parādīt, cik šo saturu skolēns ir gatavs demonstrēt savu prasmi. Un šīm te situācijām tad neaptuvām darbā ir jābūt gan zināmām situācijām, gan jebkurā darbā, kuram 10 balvu skalā ir jābūt kompleksam vai uzdevumam jaunā situācijā. Tas, ko jāicina pārbaudas darbu veidotāji skolotājiem un izmantojot tematu darbus, izmantot arī šādiem darbos, līdzīgi kā tas ir valsts pārbaudas darbos, kur šis te kognīcijas līmenis ir ar noteikti īpatsvaru, kur pamatlietas un atsevišķi fakti ir tikai daļa no šī darba, bet šādi darba uzdevumi ir un tie tiek iekļauti darbā. Dažkārt mēs arī to aizmirstam, ka šīs atsevišķās lietas, atsevišķos faktus arī ir jāpārbauda un jādod iespēju skolēnam nodemonstrēt, ka viņš to un var izdarīt. Bet tā 20% ir 5. daļa. Mums ir liela daļa tipiskiem situācijām, pārbauda skolēna prasmi, tipveida uzdevumos lietot konkrētas zināšanas, bet mums ir arī uzdevumi, kas pārbauda šo 3. un 4. līmeņa izziņas prasmi saistītu ar skaidrošanu, ar izpratnes demonstrēšanu, ar tiešām patiesas izpratnes demonstrēšanu, skolēns ar citiem vārdiem, skaidrot, parādīt ar piemēriem, pamatot savu ideju, līdz tam, ka viņš tiešām arī pierāda sakarības, lieto zināšanas jaunās situācijās, bet šāda uzdevuma iekļaušana darbā arī ir ar noteiktu samēru pret visu darbu. Tie varētu būt aptuveni 5% no visa darba. Domājot par punktiem, mums atkal būtu jāmēģina pielikt punktus tā, lai mēs saprastu, kāda ir šī kopsakarība dažādu izziņas darbības līmeņu punktu sadalījumam, lai mēs tiešām varētu apgalvot, ka darbs ir mērījis un parāda patieso ainu skolēnam par temata rezultātu sasniegšanu. Un te ir vēl daži piemēri, domājot ar kompleksiem, sasniedzamiem rezultātiem. Šos jūs varat atrast arī šajā metodiskajā materiālā, kurā ir aprakstīts summatīvās vērtēšanas darbu izveides principi. Matemātikā mēs diezgan bieži izmantojam atvērtus uzdevumus, tipiskus uzdevumus, priekš kompleksu rezultātu mērīšanas mums der tiešām šie atvērtie uzdevumi vai autentiskas reālās dzīves situācijas. Ja mēs tās šādā veidā neesam apskatījuši jau mācīšanās procesā, tad visticamāk mums ir jāmeklē citas situācijas, kuras ar mēs skolēnu prasmes mērīsim nobeiguma darbā. Tad beigās mēs varam, protams, domāt arī par izveidotā darba kvalitāti pēc tam, kad skolēni ir paveikuši uzdevumus. Un te mēs, protams, varam analizēt, kā skolēniem ir veicies ar katra atsevišķā uzdevuma elementu, kritēriju, sniegumu, kāds ir
kopējais sniegums, vai tad ir labi izpildīts uzdevums, vai varbūt mums ir formulējumā bijušas kādas problēmas, bet jebkurā gadījumā tas, ko mēs varam ir matemātiski runāt par katra šī te elementa grūtības pakāpi, kā tad tas parādās un kādu sniegumu ir skolēni demonstrējuši pret visiem iespējamiem punktiem, un grūtības pakāpi mēs varam noteikt tikai pēc tam, kad skolēni darbu ir paveikuši. Pirms tam mēs nevaram faktiski nekādu tādu uz datiem balstītu secinājumu pateikt par to, vai tas ir grūts vai viegls uzdevums. To mums parāda tiešām dati, tad, kad uzdevums ir paveikts. Un lielākā daļa droši vien mums būs uzdevumi, kas ir ar grūtības pakāpi ap 0,5. Bet pat tad, ja mēs esam ielikuši kādu ļoti vieglu jautājumu, iespējams, ka mums ir mērķis domāt par to, kā tad mēs redzam un kā dažādi skolēni, pat tad, ja viņu sniegums kopumā nav īpaši augsts, cik tālu ir tikuši, ko viņi ir varējuši, vai tomēr nav varējuši tikt galā ar šādu vieglu jautājumu. Un tad, ja mēs esam ielikuši arī kādu grūtu uzdevumu, sniegumu līmenis, ja šī grūtības pakāpe ir pat 0,15 vai 0,2, tad mēs vienalga varam teikt, ka mēs šajā gadījumā atkal savukārt gribējām šķirot skolēnus, kuriem ir ļoti labs sniegums. Mēs gribējām redzēt, cik šie skolēni vēl, vai katrs no viņiem tiek tālu ar konkrētu uzdevumu, ar konkrēto rezultātu un kādu sniegumu, cik dziļi rāda konkrētajā jautājumā. Un tad otra lieta, ko mēs vēl varam arī, tad, kad skolēni ir pabeiguši darbu un mums ir rezultāti par uzdevumiem, domāt arī par to, kā tad ir veicies skolēniem, kuri kopumā ir parādījuši vislabāko sniegumu, kā ir veicies tiem, kuri kopumā ir parādījuši netik labu sniegumu. Mēs atdalām nost šīs skolēnu daļas, un tas, ko mēs sagaidām, ka šajā konkrētajā uzdevumā skolēni, kuriem ir labi rezultāti kopumā, būs arī šajā uzdevumā parādījuši labu sniegumu. Tas ir par uzdevumu kvalitāti, jo ja mums šis izšķirtspējas koeficients ir ļoti zems, tad iespējams, ka uzdevums nav bijis pietiekami kvalitatīvs, skolēni ir samulsuši varbūt pie formulējuma, vai viņiem nav bijusi pietiekami liela pieredze šādu uzdevumu veikšanā, vai arī viņi ir aizdomājušies par vēl citām kaut kādām niansēm atbildē un par tādām, ko mēs varbūt sastādot uzdevumu, izvēloties uzdevumu īsti neesam domājuši. Un tad tas ir bijis gadījuma rakstura sniegums, un mēs nevaram runāt par uzdevumu kvalitāti. Tā kā par to mums noteikti ir kopumā jādomā, un tas varētu būt vēl viens tāds mūsu izaicinājums, varbūt tajā brīdī, kad mēs esam kontrolu darbus savākuši un izlabojuši, vēlreiz un vēlreiz padomāt, kāpēc sniegums ir tieši tāds, kādu mēs esam šajā brīdī nofiksējuši. Pieņemot to, ka mums būs ļoti labi kontrolu darbi, mēs varam domāt arī par citām formām un meklēt vēl citas interesantākas vai netradicionālākas šīs darba formas arī nobeiguma darbam. Viens piemērs, kas ir arī attiecībā uz šādu darbu ievietots arī šajā metodiskajā materiālā, ir viens komplekss darbs. Tas ir vidusskolas kombinēts temata noslēguma darbs algebrā, bet ideja ir tāda, ka mēs varam noteiktā brīdī, vienu reizi gadā vai varbūt vienu reizi kaut kādā izglītības posmā organizēt arī individuālu sarunu, mutvārdu, atbildes, kurās skolēni tiešām parāda to, kā viņi prot komentēt, kā prot skaidrot, kā prot lietot jēdzienus. Varbūt arī šāda ideja jums kādam iepatīkas, un es zinu, ka ir kolēģi, kas šādus darbus piedāvā, viņiem tas liekas vērtīgi, un šeit ir materiāls, kas sastāv gan no metodiskās daļas skolotājiem, kā to darīt, kā vērtēt, gan arī no darba lapām un uzdevumu formulējumiem skolēniem.
tas var izmantot, vai varbūt veidot savus vēl interesantākus un vēl vērtīgākus darbus, jo jebkurā gadījumā tā pati nozīmīgākā daļa ir tas, kā mēs patiesi nomēram un noskaidrojam savu skolēnu zināšanas un prasmes. Un tā mums ir metodiskais atbalsts. Vai tu, Olita, mums varētu nedaudz par tiem pastāstīt? Jā, nobeigumā atgādināšu, kādus metodiskos materiālus varētu vēl skolotāji izmantot gan savā darbā, gan summatīvo vērtējumu veidojot, gan formatīvo un vispār arī plānošanu. Pieminētais metodiskais atbalsts vērtēšanā, kur ir ievietoti matemātikas 3 darbi 3. klasē, 5. un 10. klasē. Tālāk ir arī domāts par 1. 3. klases vērtējumu izlikšanu. Tas ir apkopots citā metodiskajā līdzeklī un piemērs par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību skolā. Tātad ir arī vadlīnijas pārējai uz mācīšanos latviešu valodā, jo šajā mācību gadā tas ir ļoti būtisks jautājums. Šeit var smelties daudz ideju arī atbalstam skolēniem. Tas var noderēt ne tikai tiem, kuriem ir valodas grūtības, bet var noderēt arī diferencētai pieejai mācību procesā. Izdotais metodiskais līdzeklis 1. 3. klasē, tieši matemātikā, tad ļoti bagātīgs līdzeklis, gan ar komentāriem skolotājiem, gan ar atgādnēm skolēniem, kā jūs minēju, noteikti noderīgs jebkuram skolēnam skolā. Tas viss var izprintēt. Un šobrīd maketēšanā ir metodiskais līdzeklis atbalstam pārējai uz mācībām latviešu valodā 7. klasē, un teikt, kuru katru dienu tas tiks arī publiskots un būs pieejams. Arī šeit tātad ir gan norādījums skolotājiem, gan arī dažāda veida atgādnes, gan stratēģijas, gan spēles, ko var izmantot darbā ar 7. klases skolēniem. Un es ceru, ka līdz jums ir nonākuši arī mūsu Jāņa Vilciņa darba grupas veidotie pārbaudas darbi no 4. līdz 9. klasē, arī optimālais līmenis, augstākais līmenis vidusskolā. Šo darba variantu jūs varat saņemt pie savu novada jomas koordinātora. Un, protams, izmantojam Skolu LV. Šeit ir gan materiāli matemātikai 1, gan matemātikai 2, pieejam arī kursu materiāli un mācīšanās kopienas materiāli. Tālāk, lūdzu. Un Skolu LV e-kurs par matemātiku 2. Šeit tiešām arī bagātīgs materiāls par katru no tematiem, ar visiem pārbaudas darbiem, atbildēm un skaidrojumiem skolotājiem. Jā, tas ir šis saturs, un neaizmirstam ielūkoties mapē, ceļa kartēs, arī šeit ir apkopoti materiāli, arī nobeiguma pārbaudas darbu adreses, un lielisks palīgs jums varētu būt arī tematiskais plānotājs. Iespējams, ka daudz no jums jau to izmanto, gan personīgi, gan sadarbībā ar kolēģiem, ne tikai savā skolā, bet varbūt novadā vai kādā draugu kopā, daloties pieredzē un apmainoties ar idejām. Un YouTube kanālā, protams, ir pieejami Pāvela Pestova video, īsi video, jūs redzat, ka pa dažām minūtēm tad var strādāt gan skolā kādā no metodiskajām komisijām, apvienībām vai sadarbības grupām, vai katrs individuāli var vienkārši par kādu no materiāliem, no jautājumiem atrast atbildi. Šeit pavisam ir 11 video, tā kā droši izmantojiet, var noklausīties vairākas reizes. Un jautājums, lūgums rakstīt uz info adresīti
Arī šodien uzdotos jautājumus čatā mēs pārskatīsim un uz tiem atbildēsim. Vai ir tavs novēlējums? Es domāju, ka tas ir nevis mans, bet mūsu novēlējums, un droši vien, ka visu mūsu šeit esošo novēlējums, ko mēs varētu viens otram teikt, lai tiešām ir zinātkārs, un ja jau par vērtēšanu, tad arī vērtīgs mums šis mācību gads. Būsim kopā ar skolēniem un domāsim par to, lai mums tiešām būtu ko vērtēt. Jā, es teikšu paldies šodien. Paldies par uzklausīšanu. Paldies droši vien arī par visiem jautājumiem čatā. Tos mēs apskatīsim, kad būsim beiguši šo sarunu. Bet šobrīd es tiešām novēlu, lai mums visiem izdodas viegli, efektīvi strādāt ar skolēniem, lai viņus aizvestu uz labāko sniegumu attiecībā pret sasniedzamiem rezultātiem. Paldies jums!